Alūksnes sporta centrā aizvadīts ikgadējais atklātais galda tenisa čempionāts, kura aizsācējs ir sporta kluba Lagūna prezidents Aivars Dūlbergs. Viņa vadībā šie čempionāti norit jau 17 gadus. Man tā ir tik tiešām ļoti tāda kā sirdslieta un ļoti patīk tas sporta veids. Daudzus gadus jau ar to nodarbojos un cenšos arī pārējos pavilkt līdzi. Liekas, ka labi sanāk. Iepriekš, kad mums nebija šitā skaistā zāle, tad apmeklētība bija uz pusi mazāka. Tagad, kad šitāda skaista zāle, mums ir uzreiz daudz vairāk apmeklētāju. Un tiešām sasniegts apmeklētības rekords. Novada atklātajā čempionātā piedalījās 47 dalībnieki. Sacensībās startēja ne tikai vietējie spēlētāji, bet arī dalībnieki no kaimiņu novadiem, kā arī sportisti no Igaunijas. Man ir patīkami šeit satikt vecas paziņas, vecas draugus, pacīkstēties ar viņiem, skatīties, kā jaunie auga, kā jaunie gūst panākumus. Dažreiz nāks arī viņiem piekāpties, jo tam procesam arī būtu jābūt. Vienkārši patīkami ir skatīties, kā Alūksnē šis sporta veids attīstās. Jo reti, kur Latvijā galda tenis ir tādā cieņā, kā teiksim, Alūksnē. Jo kādreiz Alūksnē mēs spēlējam ļoti vecā angārā. Dzels angārā, kurā bija tādi gumijas kluči nolikti grīdai, ja, un spīdēja gaisma no logiem un tie apstākļi. Kādi viņi bija, tādā mēs spēlējam, ja? Un vienkārši piesaist tas, kad šeit Alūksnē tagad ir jauna sporta halle un arī galda tenisa mums ielaiž šajās patīkamajās telpās. Dalībnieki ir pateicīgi Alūksnes novadam par šeit organizētajām sacensībām, jo, kā paši atzīst, Latvijā to diemžēl kļūst arvien mazāk. Tāpat kā jauno sportistu, kurus interesē šis sporta veids. Tagad jaunieši, es nezinu, varbūt ir lielāki sporta veidi izkonkurējuši galda tenisu, jā. Bet gribētos, lai arī jaunieši, lai arī pēc manis būtu kāds labs galda tenisa spēlētājs no Alūksnes. Bet patreiz nav. Bet es ļoti ceru, ka būs. Turklāt Alūksnes sporta klubs Lagūna dibināts 1998. gadā. Šobrīd apvieno apmēram 8 aktīvus biedrus, kuri labprāt gaida jaunus dalībniekus gan savā pulkā, gan citviet, lai attīstītu šo sporta veidu. Var pa visiem maziem novadiņiem sameklēt, kuru var spēlēt galda tenisu. Es labprāt ņemtu arī kādus jauniešus, kas grib spēlēt, nākt trenēties. Ja būs labi rezultāti, arī varam braukt uz sacensībām. Tā nav avantūra, tā ir gribēšana, tā ir sevis izvērtēšana, sevis parādīšana. Tas ir tāds individuālais sporta veids, tas nav tāds, varbūt es neskaisti pateikšu, ir sporta veidi, kur noteikti tā sit pa rokām, sit pa kājām. Šis ir tāds inteliģents sporta veids. Sporta klubs Lagūna Alūksnes sporta skolā bija sagatavojis arī atskatu savu vēsturi par sacensībām, kurās piedalījušies un sasniegtiem rezultātiem. Bet čempionāta noslēgumā tika apbalvoti 3 labākie spēlētāji gan novadā, gan kopvērtējumā.